Sāksim ar to, ka Cēsu novadā allaži bijuši tehniskie sporta veidi cieņā. Gan tas bija rallijs veselu 10 gadi, gan tie bija motokrosa svētki tepat Dukuru trasē, kur arī daudz pasaules čempionāti notikuši. Līdz ar to cilvēkiem mīlestība gan pret automašīnām, gan tehniskiem sporta veidiem ir joprojām dzīva un noturīga, un cilvēki vēlas arī šādu veidu svētkus sev sagādāt. Un tāpēc es domāju, ka tāda rallija atgriešanās ir tas, ko cilvēki gaidījuši, un pagājušais gads ir apliecinājums tam, jo bija gan skaisti svētki, gan sportiskais azarts, gan arī skatītājiem bija ko redzēt, un mēs ceram, ka tas notiks arī šogad. Un tas tikai apsveicam un skaidrs, ka es tā domāju un ceru, ka ar katru nākamo pasākumu šis Cēsu rallijs nostabilizēsies un nostiprināsies rallija kalendārā. Viņš kļūs nozīmīgāks un tāds iekārojamāks plašākam dalībnieku skaitam. Atceroties to, kas notika 2000. gadu vidū, kad rallijs tiešām Cēsīs bija veselu nedēļu, te ir tāds viens no lielākiem notikumiem, es ceru un domāju, ka rallijs ir ceļā uz to. Cienījamie cēsnieki, novada iedzīvotāji, kaimiņi un Vidzemes reģiona iedzīvotāji. 4. un 5. augustā Cēsu apkārtnē norisināsies jau otro reizi Cēsu rallijs, kas pulcēs dalībniekus gan no Latvijas, gan no citām valstīm. Būs daudz skaistu pārsteigumu, esat laipni gaidīti un apmeklējiet ralliju Cēsīs. Tiekamies Cēsīs!